Sveicināti! Mani sauc Andris Klepers, es pārstāvu Latvijas dabas fondu, un šodien pastāstīšu par to, kā ikdienā darbā mēs varam rīkoties dabai draudzīgāk. Kopīgi paskatīsimies uz vairākiem konkrētiem piemēriem. Izvēlies sabiedrisko transportu, jo tas tāpat jau brauc. Vai arī ej daudz vairāk ar kājām. Vai arī brauc uz darbu ar velosipēdu, kas ir ne tikai zaļāk un lētāk, bet arī veselīgāk. Ja tomēr brauc ar auto, noteikti pārbaudi spiedienu riepās. Kārtīgi piepumpētas riepas ietaupa degvielu. Citādi tas ir tā kā ar velosipēdu. Braukt ar pustukšām riepām, tas tev noteikti prasīs daudz vairāk spēka. Izbrauc laicīgi, ja tu nesteigsies un ārpus apdzīvotām vietām samazinās savu vidējo braukšanas ātrumu zem 90 km/h, arī tā tu ietaupīsi degvielu. Pirms kāpt liftā padomā, varbūt jāpieveic tikai daži stāvi. Un nedaudz izkustēties, nemaz nenākt par ļaunu. Gaisa kvalitāte, ko mēs elpojam telpās, ir ļoti atkarīga no tīrīšanas līdzekļiem, kas tiek izmantot biroja uzkopšanai. Pārliecinies, lai to sastāvā ir pēc iespējas mazāk kaitīgo vielu. Par gaisa kvalitāti ārā rūpējas zaļie augi, koki un apstādījumi, taču ļoti labi, ja esot birojā, mums ir telpaugi visapkārt, kas nodrošina gaisa tīrību. Pēc tam mēs zinām, ka dažādiem augiem ir ļoti dažāda iedarbība. Vai kondicionieris pastiprināti nedarbojās tikai tāpēc, ka mēs esam apģērbušies neatbilstoši sezonai? Izslēdz apgaismojumu, kad tas nav nepieciešams. Tāds sīkums kā pildspalva arī var tikt izvēlēts dabai draudzīgāks. Svarīgi pārliecināties, lai pats dators ir energoefektīvs. Citādi mēs papildus ražojam siltumu, kas padara arī gaisu daudz sausāku telpā, kurā uzturamies. Lietojot vieglāku papīru drukāšanai, mēs varam pasaudzēt būtiskas platības ar mežu. Apdrukājot papīru no abām pusēm, tā izlietojums samazinās divkārt. Atceries izslēgt datoru vai uzstādīt enerģiju saglabājošu režīmu, tad jau uz ilgāku laiku ir jāiet prom no tā. Izvēloties itāļu ābolu vietā mūsējo no pūres, mēs ne tikai atbalstam vietējos uzņēmējus, mēs arī ietaupam tās izmaksas, kas rodās ābolu transportējot līdz veikalam. Bez tam mūsējais produkts vienmēr būs arī mūsu organismam daudz veselīgāks. Cik vien iespējams, izvairies no lieka iepakojuma un vienmēr lieto vairāk kārt izmantojamos traukus. Ja nepieciešams nosusināt tīras rokas, papīra salvetes vietā vajadzētu lietot audumu vielīti. Zaļi tas nevienmēr ir ekonomiski pirmajā brīdī, taču noteikti tas atmaksāsies ilgtermiņā. Šis ir stāsts ne tikai par saudzētu savvaļas dabu Latvijā, taču vienlaicīgi tas ir stāsts par mūsu labklājību un veselību. Paradums ir grūti mainīt, taču arī zaļāks dzīvesveids var kļūt par labu paradumu. Brīnišķīgi, ja kādu no šīm lietām jūs jau dariet savā ikdienā, taču svarīgākais ir saprast, kāpēc to darīt. Tad kopīgi mēs varam nonākt pie ļoti laba iznākuma gan veselībai, gan ekonomikai, gan dabai.